Mani sauc Justīna Pantļējeva. Esmu Rīgas domas deputāte. Es ikdienā strādāju lielākoties ar mobilitātes jautājumiem, ar ceļu drošības jautājumiem, ar jauniešu jautājumiem, un esmu arī Rīgas pārstāve Eiropas reģionu komitejā. Eiropas Savienību un tās ietekmi, vismaz Rīgā, mēs varam redzēt visapkārt. Varam runāt par publisko ārtelpu, par renovātiem laukumiem, par sakārtotiem tiltiem un pārvadiem. Bet visnopietnāk Eiropas Savienība ir jūtama Ukrainas jautājumā. Mēs runājam gan par atbalstu bēgļiem, atbalstu viņu integrācijai, un vissvarīgāk mēs runājam par atbalstu Ukrainai cīņā un karā pret Krieviju. Līdz ar to, ja arī tev ir svarīgi tas, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments arī atbalstīs Ukrainu pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, tev ir jāiziet uz vēlēšanām. Tev ir jābalso, un Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 24. gada 6. līdz 9. jūnijā visā Eiropā. Latvijā toreiz nobalsot 8. jūnijā.